Tā, nu labi, ok, tad pieliekam ne gājēju, bet automašīnu šeit kreisajā pusē, kas grib braukt pa kreisi. Un tu gribi braukt taisni. Kam būs priekšroka? Man. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka mēs abi divi neatrodamies uz galvenajiem ceļiem un es gribu braukt taisni. Bet viņš grib nogriezties. Un tad sanāk, ka tev ir priekšroka, tāpēc, ka tu gribi braukt taisni? Un mēs abi neesam uz galvenā ceļa. Nu jā, bet tu līdz galam neesi pateikusi vēl. Nu, Nu, kāpēc? tāpēc, kad viņš Tāpēc, ka viņš nogriežās. griežas, tad tu brauc taisni. Daļ tā ir priekšroka tev? Nu, un arī dēļ tā, ka mēs neesam abi uz galvenā ceļa. Nē. Pareizā atbilde ir tāda, jūs abi atrodaties uz vienādas nozīmes ceļiem, un šādos gadījumos mēs ko daram? Ievērojam ko? Labās rokas principu.